svarīgākajiem un interesantākajiem notikumiem. Daži no panorāmas tematiem šovakar būs šādi. Strauji aug valsts prezidenta Raimonda Vējoņa popularitāte sabiedrībā. Bēgļu uzņemšana ir cilvēcības skola, tā intervijā panorāmai saka zvannnieku saimniece Sandra Dzenīte Cālīte. Latvijas iedzīvotāji arvien biežāk dodas ceļojumos ārpus valsts un šogad īpaši daudz uz valstīm, kur patiešām ir vasara. Zemkopības ministrija ir noteikusi stratēģisko mērķi 5 gadu laikā panākt 2 miljonu hektāru lauksaimniecībā izmantojamās zemes atgriešanu ražošanā, tā lai tur varētu sēt labību, iekopt pļavas un ganīt lopus. Pat labāk šīs platības ir aizaugušas ar krūmiem un zemnieki par saviem līdzekļiem pamazām tīra laukus. Tas ir dārgs process, tāpēc lauksaimnieki gaida valdības atbalstu aizaugušo zemju sakārtošanai. Viedokļus uzklausīja Māja Migla. Lauks, uz kuru šajās dienās kombaini Jaunpils pagastā vāc labību, arī savulaik bija krūmiem apaudzis zemes gabals. Saimnieks stāsta, ka viņš saviem labības laukiem ik gadu piepulcina klāt 40 līdz 60 hektāru zemes, jo nežēlo ne spēks, ne līdzekļus apaugumu novākšanai. Kāpēc aizaug lauki? Vai tik tiešām mēs esam tik slinka tauta? Paši sevi dēvējam par arāju tautu, un tad man mīļo, ko tad mēs aram? Tik apmežosim mežus. Vecstāva līdumus līda, ar bomjiem salmus plēsa, cirviem saknes cirta. Šodien, kad ir tehnika, vai tik tiešām mums ir jāizaudzē lauksaimniecības zeme. Tepat līdzās spilgts piemērs, kā aizaugušais lauks jau pārvērsts par aram zemi, kurā pēc gada varēs sēt labību. Tehnikas piedāvājums kļūst arvien plašāks un lielākas tās iespējas. Tā lielākā problēma jau ir tā, kad ir aizaudzis ar gadiem, teiksim. Labi, tur nav masta priedes izaugušas, bet, tomēr viņas ir aizaugušas un tas ir atkal kaut kāds darbs, kurš ir jāiegulda un zemniekiem prasa līdzekļus. Raugoties uz plašo tehnikas klāstu, kur ir gan celmu, frēzes, gan kultivātori un diski, mūsdienu cilvēkam grūti izprast, kā zemnieki līd līdumus un paplašināja laukus pirms 100 gadiem. Un neļauj tiem aizaugt, jo katrs hektārs, kas apsēts ar labību, bija zelta vērtē. Arī tagad vērtība ir atmežotai zemei, bet valsts atbalsts gan šobrīd pienāks tikai apmežošanai, kas arī ir vēlama tur, kur labību nevar sēt. Lauksaimnieki apgūst tās platības, kurās ir potenciāls izaudzēt graudus un iegūt peļņu, savukārt meža stāda tur, kur augsnes nav piemērotas graudaudzēšanai. Vienīgais apstākļus, traucējošais, lai mēs efektīvāk un ātrāk teiksim, sadalītu šīs meža zemes un lauksaimniecības zemes, kad, teiksim, nav īpaša finansējuma zemju atmežošanai vai respektīvi apaugumu novākšanai, kas būtībā ir ļoti dārgs un darbietilpīgs process. Esam runājuši ar ministriju, ka tāda teiksim, finansējums būtu nepieciešams. Šobrīd vēl tāda programma nav izveidota, bet mēs ceram, ka tomēr ministrija ieklausīsies, iedziļināsies un būs šāds atbalsta mehānisms. Centrālās statistikas dati rāda, ka lauksaimniecībā izmantojamā zeme Latvijā pat labam svārstās ap 1,8 miljoniem hektāru. Tas ir 2 mazāk nekā 1939. gadā, kad labību sēja un lopas audzēja 3,9 miljonu hektāru lielās platībās. Māja Migla, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija. Amatā pilnvaru pārņemšana un pirmās